Elektroniskajā vidē cilvēku radošā enerģija var iegūt tādu materiālu apstiprinājumu visdažādākajā veidā. Iepriekšējā video materiālā mēs runājām par digitālo mākslu. Tagad parunāsim par literāro mākslu digitālajā vidē. Pie literārās mākslas noteikti var pieskaitīt blogus, slavenos blogus, kurus mēs šodien rakstām visi un tā tālāk. Blogi tā ir dienas grāmata, un dienas grāmata, protams, ir literārs žanrs, pat mākslinieciski literārs žanrs. Dienas grāmatu vēsture, protams, ir interesanta parādība pasaules kultūrā. Dienas grāmatas var rakstīt dažādā veidā, un viņas tika rakstīts dažādā veidā, un arī tagad raksta dažādā veidā. Tie veidi ir galvenokārt divi. Viens veids ir, kad dienas grāmatu raksta tik tiešām pats sev, un nedomājot par dienas grāmatas publicēšanu, nedomājot par to, ka viņu kāds lasīs, un pat nerādot viņu, teiksim, Ļevs Tolstojs arī visu mūžu rakstīja dienas grāmatu, un viņš viņu slēpa no savas sievas Sofijas Andrejevas. Rainis arī slēpa savu dienas grāmatu no Aspāzijas. Viņš arī rakstīja visu mūžu blogu, kā mēs tagad teiktu. Taču Rainim bija vieglāk, jo viņa rokraksts bija tāds, ka viņš pats nevarēja otrā dienā izlasīt savu dienas grāmatu. Kas ir šie blogi, kuri tagad ieņem ļoti svarīgu vietu, teiksim tā, interneta pasaulē, un ne tikai interneta pasaulē, bet cilvēku dzīvē vispārē? Blogi ir, protams, tāds veids, kurš ir attīstījies balstoties uz internetu, uz interneta iespējām, kurš jau aizvadītajos apmēram 10 gados ir diezgan pamatīgi izmainījies. Es pats atceros un zinu, kāda bija attieksme pret blogiem vēl pirms dažiem gadiem, un kāda šī attieksme ir man pašam un maniem kolēģiem un tiem cilvēkiem, kuru darbus es lasu un kuri priekš maniem ir ļoti lielas autoritātes. Izmaiņas ir lielas. Pirmajā laikā mēs pret blogiem izturējāmies un vispār pret blogu čatu pasaulē ar tādu negatīvu pieskaņu, jo mēs redzējām un sapratām, ka blogi pārvēršas, šeit var lietot dažādus pat rūpjus apzīmējumus, un viņi tika lietot un tiek lietot pat publiskajā telpā. Ļoti tādi nevisai literāri apzīmējumi tiek lietoti, jo blogus rakstīja, kas saka, tie, kuriem nebija ko darīt un ka faktiski nebija ko teikt. Tagad ir iestājies pirms neilga laika, burtiski pirms kādiem varbūt 2 gadiem, ir iestājusies pilnīgi cita situācija blogu pasaulē. Blogus raksta ļoti nopietni cilvēki, un, teiksim, vēl vakar es skatījos video materiālu, kurā piedalījās ļoti tādi gudri cilvēki un zinātnieki piedalījās, cilvēki, kuriem ir milzīga reputācija sabiedrībā, un viņi arī atsaucās, ka es jau par to rakstīju savā blogā, un jūs variet par to lasīt manā blogā. Šeit šī norāde uz blogu jau ieņem tādu ļoti, ļoti būtisku vietu mūsu dzīvē. Tās ir apmēram tāpatās, kā kādreiz, teiksim, tas pats Ļevs Nikolajevičs Tolstojs varēja teikt, es jau par to rakstīju Karā un mierā, vai Fjodors Dostojevskis varēja teikt, es jau par to rakstīju savā rakstnieku dienas grāmatā. Dostojevskis, izmantojot dienas grāmatas žanra apzīmējumu, rakstīja katru dienu speciālu tādu apskatu par notikumiem politiskajā dzīvē savā valstī, pasaulē. Dienas grāmatas žanrs viņam bija tāds veids, kāds šodien faktiski ir daudzi blogi politiķiem, dažādiem analītiķiem. Šodien ir tā, ka blogus raksta ļoti nopietni cilvēki, ar blogiem rēķinās. Blogi ir nopietnos laikrakstos, kā tāda atsevišķa struktūras sastāvdaļa. Blogi ir arī labs peļņas avots. Amerikas Savienotajās valstīs ir blogeri, kuri pelna jau gadā vairākus 100 000 pateicoties saviem blogiem, savu blogu milzīgai auditorijai. Šodien jau ir izstrādājušies tādi diezgan stabili kritēriji, kā vērtēt blogus.
Ir, protams, arī blogu iedalījums, tematiskais iedalījums, dažādi grupēšanas varianti, jo blogu pētniecība ir jau atsevišķa zinātniska tēma. Par blogiem jau ir daudzas grāmatas sarakstītas ārzemēs, arī šeit Austrumeiropā ir par blogiem sarakstītas jau daudzas grāmatas. Blogi tiek pētīti un analizēti no žanriskā viedokļa, no tematiskā viedokļa. Šeit darbs ir ļoti liels un noteikti arī būs ļoti liels, jo tematiskā ievirze blogiem var būt visdažādākā. Viss ir atkarīgs arī no tautas mentalitātes, no tautas komunikācijas, kā teikt, no slieksmēm. Ir tautas, kuras var lepoties ar saviem blogeriem, un, teiksim, Japāņi, kā teikt, var raksta daudz blogus. Daudz blogus raksta, protams, angļu valodā. Es skatos šeit aptaujas rezultātus, kurus veica pirms kāda laika laikraksts Washington Post, un viņš secināja, ka 37% no pasaules blogiem pieder Japāņiem, Japāņu valodā ir rakstīti, un angļu valodā ir tikai 36%. Tā kā viss tas ir ļoti interesanti. Kā tas attīstīsies turpmāk? Šeit, zināms, ka tādas tendences jau izpaužas. Viena no šīm tendencēm ir saistīta ar blogu organisko vienotību, ar politisko darbību, ar politiskajām aktivitātēm. Blogi ir kļuvuši par politiķu, kā teikt, PR sastāvdaļu, par politiķu, kā teikt, ideoloģiskās darbības, pašreklāmas sastāvdaļu. Politiskā darbība. Blogus raksta tie, kas atbalsta un kuru pienākums ir PR-ēt politiķus, valsts vadītājus, prezidentus. Tas ir viens tāds virziens. Otrs virziens, kas kurš manuprāt liekas tāds, man pašam vairāk interesē, ir saistīts ar analītisko darbu. Jo blogus rakstā šodien gan ekonomikas analītiķi, sociālo parādību analītiķi, politiķi, tie, kuri interesējas par globalizāciju, par Eiropas attīstību. Raksta cilvēki, regulāri raksta šos blogus lasa. Šiem blogiem ir ļoti liela pat auditorija, pat miljoniem liela auditorija ir angļu valodīgajiem blogiem noteikti. Liela auditorija ir arī jau tagad Krievijas blogeriem, miljoniem liela auditorija ir atsevišķiem Krievijas blogeriem. Cilvēki ir sapratuši, ka blogi var noderēt un ka blogiem ir noteikta nākotne. Blogu, kā teikt, nākotnē noteikti ir saistāma arī ar visas, kā teikt, cilvēces kultūras izmaiņām, ar cilvēces komunikācijas izmaiņām. Jo šeit blogu loma, blogu iedarbība ir, protams, milzīga. Blogi noteikti pozitīvi sekmē ļoti daudz cilvēku, kā teikt, tādu pašatklāsmi, cilvēku radošā potenciāla iespējas realizēt sevi. Tā kā šeit ir ļoti daudz kā pozitīva, un es pat teiktu tā, ka blogu pasaule ir viens no tādiem pozitīvākiem momentiem, kas šodien saistās ar interneta attīstību vispār. Jo blogu pasauli koncentrējas ap intelektuāliem, kā teikt, risinājumiem ar tādu augstu intelektuālu līmeni. Šodien, protams, interesanti attīstās arī interneta televīzija. Taču interneta televīzijā ir ļoti daudz jau glamūra parādību. Interneta televīzijā ir daudz jau izklaides. Un, protams, ka blogu sfērā arī viss tas ir, bet blogu sfēra kopumā arī tā blogu sfēra, kas ir saistīta ar mārketingu, ir arī tāda blogu sfēra, kura reklamē preces, pakalpojumus. Kā šī blogu sfēra kļūst par tādu interneta intelektuālāko sastāvdaļu. To mēs redzēsim, kā tas viss attīstās turpmāk. To mēs, protams, redzēsim, jo pārmaiņas ir saskatāmas diezgan strauji, diezgan ātri viss mainās. Redzēsim, kā attīstīsies šī blogu sfēra
turpmāk. Tas, protams, būs redzams jaunajām paudzēm un tam līdzīgiem. Nākamajā reizē mēs pievērsīsimies citai radošai sfērai. Mēs parunāsim par datora dzēju, par datora literatūru, kas arī ir tāds jauns komunikācijas atzars, pateicoties interneta attīstībai. Paldies!